Braukāju no tāliem laukiem, no mazpilsētās apēs. Izpildu visu, ko dakteris saka. Viss ir sadzījis, ādiņa vēl virsū tā kā vajadzētu nostabilizēt. Sākums bija Gaļazara slimnīcā, kad man izmeklējumos atklāja, kad ir veidosies čūlas kājās. Ja. Pēc tam es griezos Alūksnē. Pēc gada nebija nekāda labuma, viss bija tāpat. Nodomāju sevi, jāmeklē kaut kas cits. Valmierā vecākā māsa traumatoloģijas. Es tur sāku runāt. Viņa saka, ko jūs ar tām zālēm cīnaties? Veselības centrā 4 doktori Bušpello, kas ļoti labiem panākumiem ārstē tropiskās čūlas. Pirmo reizi es atnācu šitā. Viņa saka, mēģināsim darīt. Tur tas nav darīts, kas būtu jādara. Es varu teikt tikai to labāko, ja dakteris ir ar lielo burtu un viņš ir savā vietā, tad es varu domāt to, kad visā dzīvē, kurī griežās pie šīs dakteres, es domāju, ka nenožēlo. Ziniet, es esmu laulātā ar saviem pacientiem, jā, jo laulība tad, kad skaties viena virzienā. Tad, kad es ar savu pacientu skatos viena virzienā un mēs sapratām viens otru, tad sanāca. Tad, kad es cīnos viena pati, jā, tad tas palīdz, bet nav tik adekvāti, kā gribās. Tā ārstēšana ir ilgstoša un mierīgi, soli pa solim, bet jāiet uz priekšu un var panākt visu. Mums brauc pacienti no Kuldīgas, no Liepājas, no Iekapils, no Rezekne, no Daugavpils, no Madonas, jā, no visas Latvijas. No Polijas, no Lietuvas. Mēs arī viņus pieņēmām un, ja mēs varam kaut ko palīdzēt, vienmēr laipni lūdzam.